Man tā tēma tāda, varbūt, es domāju, ka jūs varat droši iekārtoties ērtāk uz gulēšanu. Varēs pilvāns kāds paņemt. Tēma ir latviešu valodas klasiskā pareizrakstība. Un nav runa par, uzreiz var pateikt, ka tā nav tā, ko mēs lietojam šodien. Es runu uzrakstīju, vai ne? Tā kā jūs dzirdējāt, kas ar mani kopā brauc no rīta, jūs dzirdējāt, ka cik es haotiski runāju, cik es runāju tāpatām. Bet atkal šeit var gadīties tā, ka es vienkārši sākšu lasīt no lapas. Droši. Kas nav labs stils, bet gan jā. Tālūk. Es gribētu jums pastāstīt par latviešu valodas klasisko ortogrāfiju, kas tika lietota pirmās Latvijas laikā. Domāju, daudz no jums nezina, ka viņu, ko es tas esmu sarakstījis, ka tā ortogrāfija ievērojami atšķiras no tās, ko mēs lietojam pašlaik. Maldīgs ir arī uzskats, ka atšķirības ir kāda progresa vai attīstības rezultāts. Lūk, nenoliedzami valoda arī dabīgi mainīsies laika gaitā, tomēr vairums no tām lietām, par kurām esmu šodien stāstījuši, tika izmainīts mākslīgi un bez nekāda loģiska pamata. Izmaiņas tika veikts vislielākajā mērā politisku iemeslu dēļ, un tās tika ieviestas līdz ar komunismu nostiprināšanos mūsu valstī. Veidot šo lekciju, es pārāk neesmu pūlējies atturēties no aģitatoriskas intonācijas, tomēr tās primārais mērķis ir jūs informēt par to, kādu latviešu valodu lietot pirmās brīvās laikā, un kā komunisti cits starpā pamanījās izvarot arī mūsu valodu. Tad, principā, ir trīs redzami punkti, no kur trešajam mums neesmu pielicis cipariņu, bet tas nekas. Pirmais punkts ir mīkstinātais R. Mīkstinātā R izņemšana no rakstu valodas. Iedomājieties, kā būtu, ja piemēram, šodien valodnieki paziņot, ka turpmāk vairs nedrīkstēsim pierakstīt skaņas eļļa, ķi vai ģi. Mēs pagrozītu pirks pie diņiem trakie valodnieki, vai ne? Un tāpatām runāt par ļaudīm, āķiem un kuņģiem, un nesākt runāt par laudīm, ākiem un kungiem. Pēdējiem vispār mainās nozīme. Tomēr tieši tas notika ar mīksto R. To gluži vienkārši atcēla. Loģiski nomainoties paudzēm šo skaņu pārtrauc arī izrunāt. Sekas ļoti tālajošas. Sašķobījās platā un šaurā izruna dažādos vārdos. Vesela rinda vārdu kļūst par homonīmiem, dažbrīd vispār zūd skaidrība, par ko ir runa. Daži piemēri. Es gribu, lai jūs mēģināt saprast, par ko es runāju. Teikums. Kas ar manu tēvzemi? Ko nozīmē šis teikums? Pasakiet citiem vārdiem. Kas ar manu tēvzemi? Atkarībā no tā, kāds ir ar lietojums. Cik gudri, jo. Bet vispār, ja tu ieraugi šo teikumu, ko tu saproti no šī teikuma? Kas notiek ar manu tēvzemi? Nu redz. Tāds ir kā tas pirmais, kas ienāk prātā. Bet tikpat labi šis teikums var nozīmēt kāds ar manu tēvzemi. Vai ne? Labi. Kā tā kā Rauta teica, tas ir atkarīgs no mīkstā R tieši vārdā ar. Ja ar parasts, tad kas ar manu tēvzemi, kas notiek ar manu tēvzemi? Ja ar mīksto R, tad kas notiek, restīvi kāds arājs ar manu tēvzemi? Ar. Labi, otrs piemērs. Asaru ezers. Kāds ezers tas ir? Zīves vai asaras? Vai nu tur ir asaras, vai tur ir asari. Tad kā tad ir? Asaras vai asari? Nu redzi. Arī tas pats ir mīksto R. Trešais. Vara pilsētu ceļ. Vai valdība vara ceļ pilsētu, vai no vara ceļ pilsētu. No metāla vara. Un ceturtais, kas ir bēdīgi slavenais, Raina dzejols gara gaita. Vai runa ir par garīgu gaitu, kā svētceļojumu, vai tā kā Mirdzē ķempē likās dļinnī puķi. Gara gaita, fiziski. Jā. Tāda piemēra, vai ne? Tad, kad būtu lietojams mīkstais R? Ļoti skaidri redzams vispār vārdos saiknes starp R un L skaņu, jo to mīkstināšana notiek pilnīgi analoģiski. Tātad 3 punkti atkal. Tāpat kā vārdos ceļš un zaļš, pirms š ir mīkstais ļ, vārdos karš, kurš, garš un varš, pirms š jābūt mīkstajam R. Tad šādi vārdi latviešu valodā tikai 4. Tikai 4. To nav sarežģīti iemācīties. Tiešām nav. Otrs, tāpat kā vārdu valis un vāle, dažādos locījumos novērojama L skaņas mīkstināšanās, daudzkārt ģenitīvs vāļu un vaļu.
Tā arī vārdos, kas beidzas ar ris un re, vēsturiski novērojama līdzskaņa mija pāri, spārju, spāre, spārju. Un trešais punkts līdzskaņa mija novērojama arī tādiem darbības vārdiem kā celt un velt, es ceļu, tu cel, viņš ceļ. Analoģiski arī tādiem vārdiem kā dzert un bērt, es dzeru, tu dzer, viņš dzer. Otra lieta, tas būtu par mīksto R. Apmēram ir skaidrs vispār. Jūs vēlat izsakot, par ko ir runa. Tad vēl brīnišķīgi. Tad es vēl visi neguļ, tad es varu turpināt pie tā piestrādāt. Otrs punkts ir svešvārdu pierakstu izķengāšana. No tā izrietošā garā O un divskaņa L pilnīga likvidēšana, jo šīs skaņas atrodams tikai svešvārdos. Lūk, tā kā krievu valodā garais patskans un divskans ir tikpat nevēlams viesis kā krītamā kaita, maristi, kas izdarīja visu šo brīnišķīgo lietu, nolēma, ka, lai jau tie letiņi, tad vismaz svešvārdus raksta tā, kā mums patīk. Pirms šī nelaimīgā gadījuma latviešu valodā svešvārdu rakstība bija maksimāli pietuvināta ordinālu valodas izrunai. Piemēram, ļoti daudz svešvārdos bija vairāk garo patskaņu, ir ceļš tajos, kas ir no latīņu valodas, un tajos svešvārdos, kas ir no grieķu valodas, bija ļoti daudz divskaņu. Bet pēc tam, kad divskaņas svešvārdos atcēla vispār, bet garumzīme atļāva maksimums vienu, tā aizšļūts kaut kur prom. Kāpēc neļāva norādīt garumzīmi virs savas, vēl joprojām nesaprotu, vienkārši loģika nulle. Jums varbūt šī izruna šķitīs amizanta, tomēr saprotiet, ka tieši tā šie vārdi būtu izrunājumi, ņemot vērā grieķu un latīņu cēlumus. Tad daži piemēri. Paidagoģija, okeāns, oikūmenisks, literātūra, matematika, pneumatisks, pseudonims, eunūks un tā tālāk. Patiesībā ļoti daudziem var, ja pastāst, piemēram, kā šie vārdi tiek rakstīti kaut vai tajā pašā angļu valodā, ļoti daudz var saprast, no kurienes tas viss rodās. Klasiskajā ortogrāfijā tika ievērot garumzīme konsekvences vārdu daļās. Ja mūze bija ar garo U, tad garais U saglabājās arī atvasinātos vārdos. Mūzejs, mūzika, mūzicēt, mūzikāls. Vai tieši otrādi, ja vārdā grafoloģija uz graf ir īss A, tad visos vārdos ar šo saikni tas būs īss. Grafika, telegrafs, geografija, ikonografija un tā tālāk. Vēl klasiskajā ortogrāfijā bija daudz vairāk dubulto līdzskaņu, analoģiski oriģināla valodas celmam. Imūns, ilūzija, terrors, kolonnāde, metāls ar 2 L, teritorija un tā tālāk. Un trešais punkts burta H un digrafa CH, H, spožums un posts. Digrafs H, CH tātad, jā. Iespiedies tautas apziņā gluži kā tāds pastarīts, neviena nesaprasts un nevienam nevajadzīgs. Tomēr jāatceras, ka H un H ir 2 dažādi apzīmējumi dažādām skaņām, nevis vienai un tai pašai, kā tas daudziem mūsdienās šķiet. Piemērs. Šodienas ortogrāfijā lasām vārdu hemoterapija. Varbūt bieži ne, bet vispār. Pieņemsim, ka ir tāds. Tagad nevajag. Pieņemsim, ka es nezinu, kas tas ir, bet man ir neliela zināšanas klasiskajās valodās, un ieraugot šo vārdu, es nolēmu, ka es varētu mēģināt vienkārši loģiski izspriest, ko tas nozīmē. Skaidrs, ka terapija ir kaut kas saistībā ar ārstēšanu, ja? Tur nav jautājumu vispār. Bet kāda tad īsti? Hemi nozīmē puse. Diez vai tā būs kaut pusārstēšana. Patiesībā šim vārdam piedāvāts 2 nozīmes, tomēr neviena no tām neatbilst tai rakstībai, kādai būtu jābūt. Jo hemoterapija ar CH, hemoterapija, ķīmiska ārstēšana būtu jāraksta ar CH, digrafu, kamēr haimoterapija, ārstēšana ar asinīm, ar burtu H un divskani ai. Tādas lūk, neskaidrības. Man diezgan tīkams vārds, kurā labi redzam, ka H un CH var arī sadzīvot zem viena jumta, tā teikt. Ir vārds hierarhija. Es tādā savā ģeniālā kricelīgajā rokrakstā. Te ir H, hierarhija, un te ir CH, hierarhija. Tā kaut kā. Tu trāps Einsteins. Tas aizņēmās lapiņu. Tas aizņēmās lapiņu. Bibliogrāfija no semestra darba. Ģeniāli. Kas var būt labāks? Un virsmu hierarhija. Viss tā kā vajag. Protams, ir vēl dažādas sīkas detaļas, tomēr nevēloties jūs pilnīgi garlaikot, teikšu, ka tas arī būtu apmēram viss par klasisko ortogrāfiju.